Kamēr Donalds Trumps aizvainoti paziņoja, ka ir gatavs izbeigt karu, neatbloķējot Ormuzas šaurumu negaidīti. Ukraina piedāvāja savu palīdzību Persijas līča valstīm Ormuzas šauruma atbloķēšanā, jo Ukrainas karavīriem ir pieredze Krievijas blokādes noņemšanā Melnajā jūrā. Kā raksta izdevums Politico, Ukrainas panākumi Krievijas Melnās jūras blokādes pārvarēšanā ir devuši tai būtisku pieredzi, lai palīdzētu atvērt Ormuzas šaurumu, par ko publiski paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis. Un viņš piebilda, ka šo jautājumu ir apspriedis ar Persijas līča valstu līderiem savas tuvā austrumu turnejas laikā. Šeit atzīmēšu, ka līdz šim brīdim vairāk nekā 20 valstis ir piekritušas palīdzēt amerikāņiem atbloķēt Ormuzas šaurumu, taču tās nevēlas iesaistīties militārās darbībās ar Irānu un visas tikai sola palīdzēt pēc kara. Ukraina savukārt paziņoja, ka ir gatava palīdzēt tieši atbloķēšanā. Армузского пролива. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam šo raidījumu, lūdzu jūs atbalstīt šī YouTube kanāla darbu ar jūsu ziedojumu, maksas abonementu vai sponsorēšanu YouTube. Kā to izdarīt? Visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Raidījuma beigās, ja tas jums šķitīs interesants un noderīgs, jūs varat atstāt savu ziedojumu jebkurā jums ērtā veidā. Tur, ticiet man, ir dažādas platformas un bankas. Bankas rekvizīti, kriptomāki, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee un sponsorēšana YouTube. Kopumā noteikti izvēlēties kaut ko, kas jums vislabāk der. Un arī abonējiet manu Telegram kanālu Pečī ziņas. Saite uz to ir arī šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas, tiklīdz tās saņemam. Tātad Ukraina piedāvāja Persijas līča valstu līderiem palīdzību Ormuzas šauruma atbloķēšanā, jo ASV šķiet ir gatavs doties prom. Ukraina šo problēmu ir atrisinājusi. Tālāk citēšu Volodimira Zelenska vārdus. Mēs pacēlām šo jautājumu, jo tas ir sāpīgs un steidzams, kā mēs visi redzam, visai pasaulē. Pastāv enerģētiskā krīze. Viņi zina, ka var paļauties uz mūsu pieredzi šajā jomā, un mēs to detalizēti apspriedām. Mēs dalījāmies ar savu pieredzi darbā ar Melnās jūras koridoru un to, kā tas darbojas. Viņi saprot, ka mūsu bruņotie spēki bija ļoti efektīvi Melnās jūras atbloķēšanā. Un lūk savas nesenās vizītes laikā tojos austrumos, kur Ukraina noslēdza vairākus ilgtermiņa aizsardzības līgumus, Zelenskis norādīja, ka nevēlas vienkārši pārdot Ukrainas ieročus. Tā vietā Kijeva izceļ savu dziļo pieredzi aizsardzības jomā kā kaut ko tādu, kas būtu ļoti noderīgs. Hormūzas šaurumā, kas ir galvenais ceļš piekdedēji pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes piegāžu, Irāna bloķē šo ceļu norādītajās vietās. Prezidents Donalds Trumps pieprasa, lai Irāna atkal atver Hormūzas šaurumu. Viņš arī uzstāja, lai sabiedrotie palīdzētu, lai gan viņš regulāri nosoda šos pašus sabiedrotos un izsmē viņu bruņotos spēkus, bet tomēr pieprasa, lai tie palīdzētu. Vairāk nekā 20 valstis ir piekritušas palīdzēt ASV centieniem atbloķēt šaurumu, taču tās nevēlas iesaistīties karā ar Irānu. Tāpat Francija saka, ka ir gatava vadīt militāro misiju pavadošanai. Пролив, но только после окончания войны. Ukraina savukārt saka, ka ir cits veids. Un kā raksta izdevums Politico, Ukraina reklamē, kā tā tikusi galā ar Krieviju Melnajā jūrā, kur 2023. gadā Krievija bloķēja Ukrainas graudu eksportu, izraisot globālu pārtikas krīzi. Tomēr Ukrainai toreiz izdevās nogremdēt lielāko daļu Krievijas Melnās jūras flotes un padzīt atlikušos flotes kuģus tālu prom no saviem teritoriālajiem ūdeņiem. Bet Krievi tagad, protams, to vairs neatcerās, viņiem tāda lieta nemaz nav bijusi, bet faktiski Krievus no Melnās jūras vienkārši ar spērienu padzina. Lai gan 3 Ukrainas ostas Odesas apgabalā joprojām tiek pakļautas Krievijas raķešu un bezpilotu triecieniem, tās apmeklē apmēram 200 kravas kuģu mēnesī. Faktiski Ukrainai tomēr izdevās izveidot visaptvarošu kravas kuģu aizsardzības sistēmu pret iespējamajiem draudiem jūras ceļā no Rumānijas teritoriālajiem ūdeņiem uz Odesas apgabalu. Tas ir tas pats koridors. Būtībā aizsardzības sistēma ietver aizsardzību pret gaisa triecieniem, aizsardzību pret jūras mīnām un kopīgu piekrastes artilērijas, gaisa spēku un citu vienību darbību. Izšķirošais faktors, protams, bija jūras droni, kas tika izmantot pret Krievijas floti. Bet atcerēsimies, kā Ukrainai izdevās pāraut Krievijas blokādi Melnajā jūrā. Atgādinu, ka 2023. gada 17. jūlijā
Krievija oficiāli izstājās no graudu vienošanās. Krievijas Federācijas ārlietu ministrija paziņoja, ka pārtrauc jūras humanitāro koridoru un atsauc drošības garantijas kuģošanai šajā koridorā. Tajā pašā laikā Krievijas Federācijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka visi kuģi, kas dodās uz Ukrainas ostām, tiks uzskatīti par potenciāliem militāro kravu pārvadātājiem un tiks uzskatīti par iesaistītiem karā Ukrainas pusē. Pēc paziņojumiem sekoja vairāk uzbrukumu Odesai, kuru bombardēja vācieši. Kad kļūst skaidrs, ka palīdzību gaidīt nav no kurienes, Ukraina nolēma pati attīrīt graudu koridoru. 2023. gada 20. jūlijā, tas ir pēc 3 dienām, Ukraina izteica līdzīgu paziņojumu. Visi kuģi, kas dodās uz Krievijas Federācijas jūras ostām un ostām okupētajās Ukrainas teritorijās, tiks uzskatīti par militāro kravu pārvadātājiem ar visām no tā izrietošajām sekām. Tātad Ukraina tieši paziņoja, ka šo spēli var spēlēt divatā. Krievi bija pārliecināti, ka viņi atrodas izdevīgākā pozīcijā. Bet jau 2023. gada 4. augustā Novorosijskas akvatorijā tika bojāts lielais desanta kuģis Olenigorodskij Gorņak. Visi to atcerās. Pēc tam sekoja triecieni pa lielo desanta kuģi Minska un zemūdeni Rostova pie Donas kuģu remonta rūpnīcā Sevastopolē. Trāpīja arī Melnās jūras flotes komandpunktam un pašam štābam. Pēc tam Ukraina vienu pēc otra veica triecienus pa Krievijas jūras objektiem. Tur, kur raķetes sasniedz Ukrainas jūras droni un bezapkalpes skuteri. Rezultātā, kā visi jūs atceraties, secīgie un metodiskie Ukrainas triecieni piespieda Krievijas Federācijas Melnās jūras floti pakāpeniski pārvietoties no Krimas uz Novorosijsku. Un tieši tajā periodā no Odesas devās pirmās grupas. Jau līdz 2023. gada oktobrim pa jūras koridoru, ko Ukraina bija attīrījusi ar savām rokām, tika pārvadāti gandrīz 1,5 miljonus tonu kravu. Līdz 2024. gada janvārim kravu apjoms pārsniedza 10 miljonus tonu. Tātad Ukraina fiziski novērsa draudus, un Krievi vienkārši aizmirsuši, ka viņi draudēja bombardēt visus kuģus, kas dodās uz Ukrainu. Un tajā pašā laikā Krievija steidzami pieprasīja atgriezties pie graudu vienošanās. Es atgādinu, ka Krievi teica, atgriezīsimies pie graudu vienošanās. It kā, kāpēc? Kāpēc ne? Ukraina toreiz Krievus aizsūtīja tālāk, un Krievu kuģi pazuda no Melnās jūras akvatorijas. Tagad Ukraina tieši paziņoja, ka ir gatava dalīties ar Persijas līču monarhijām savā pieredzē par Melnās jūras koridoru un to, kā tas viss darbojas. Un Irānā, starp citu, lieliski saprot, ka Ukrainas bruņotie spēki bija ārkārtīgi efektīvi blokādes pārvarēšanā. Tāpēc Irāna jau 2 reizes stingri paziņojusi, ka uzskata Ukrainu par kara dalībnieci, cenšoties kaut kā atturēt mūs no palīdzības Persijas līča valstīm. Lai gan Irāna pati piedalās karā pret Ukrainu jau vismaz 4 gadus, lūdzu jūs atbalstīt šī YouTube kanāla darbu ar savu ziedojumu, maksas abonementu vai sponsorēšanu YouTube platformā. Kā to izdarīt, visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Un, protams, abonējiet manu kanālu. Telegram kanāls Pičī News, saite uz to arī ir šī video aprakstā.